Jā, papildinot to domu, jā. Es, piemēram, tādās reizēs saku, ziniet, ja es esmu iejūdzis zirgu, man ir viena alga vai vest vienu spaini vai 2 vai 3 maisus. Tas ir... Jā. Nē, nevis atruna, bet vienkārši ir cilvēki, kuri vienkārši to nesaprot. Man, piemēram, tikko zvanīja kundze, kura vēlas mūsu folkloras kopu uz vieniem godiem, jā. Un tad viņi sāk spiest uz to, ka viņai esot tomēr neliela tur tāda, nav jau tur 100 cilvēki, bet, ir viņi tur kaut kādi 25 tikai, un kad, tad attiecīgi viņiem tā summa jāsamazina 4 reizes, un es saku, un ja jūs aiziesiet uz bodi un teiksiet, ka, ja jūs neesat 100 cilvēki, tad šnap pudeli jums maksās 4 reizes lētāk. Nē, protams, tā ir situācija, piemēram, labi, ja vieni grib ar labi, tad jau var jau. Bet, ja, piemēram, pāris sabrauc, vēl ir jāprasa kaut cik iemaksāt, kaut cik. Ja iemaksā, tad tomēr atbrauc. Paši turisti teica, ka vienkārši lētās, bet uz 3-4 dienu laikā un miers. Tā sistēma jāizstrādā jums pašiem ir. Jā, sistēma ir vajadzīga. Mums ir jau tā kā jāiepēvēl, tad nepārnauda, jā. Tātad labdien, viesumāja tur Anna, teiksim, tur vēl var vārdu nosaukt, un tā tālāk, jā. Nebūtu atzvanījis, tad ir citu laikā, neapšaubām. Domājiet, ko jūs darat, atzvanat vienalga, kā vēlāk atvainojiet, bet pirmkārt tas arī par jums liecina uzreiz daudz pozitīvāk. Ja viņi saka, ka viņi atzvanīs un būtu, piemēram, piesaka manu tādu, viņu es nesapraucu. Nav, jā. Un es jau, man šādat, piemēram, 2 nedēļas, ja man viņu pieteiks, pirmām kārtām cauri. Bet viņi saka, nē, mēs jau citur dabojam. Kāpēc jūs nepiezvanījāt? Nē, tātad, visiem saku, visi mīļie, ja šādi zvana, lūdzu atstājiet savu tālruņa numuru. Ir varbūt viens jautājums. Es saprotu, ka ir pētīta Rēzekne, es saprotu, ka ir pētīta Ventspils, jā? Jūs šodien braucāt uz Dagdu. Vai ir papētīta Dagda? Nē. Kā pateikšu arī tūlīt, kāpēc nē? Tāpēc, kad atkal viss ir naudiņās, ja pašvaldība pasūta un pašvaldība ir gatava maksāt, tad, protams, brauc un pēta un nav jābūt man. To var darīt jebkurš, kas ir gatavs un kas zina un kas prot to darīt. Jo kāpēc atkal, tas, protams, ka nav lēts prieks, jo jūs saprotiet paši, ja tev ir jāizbraukā Ventspilī, tas vismaz bija Ventspils pilsētā, 60. Bet pagad, tie ir zvani un ēlasti, kur tur zvani. Kā, tūlīt būs arī, katra māja ir apsekota, ko jūs? Katra māja ir apsekota, protams, jā, tātad mēs šobrīd līdz tiem zvaniem. Jūs tad sauciet, jā, vajag, skaidrīt? Skaidrs, tad tas, es domāju, ka tas ir. Jau ir. Jā, nu tad paliekam pie šitā un... Man nepatīk būt par zvaigzni. Nā kā, turismā strādāt bez zvaigznes? Nē, tā. Var attaisīt vaļā, ja man vienai karstina runāšanas ir. Pašiem jāliek uzvar, pašiem. Tāds ir visi kameras silts. Kas te par gardumiem atkal ir? Skaidrs, tā ir atkal kulinārā mantojuma pudra. Jā, tā ir pudra ar cilusu lūdzu. Jā, cīši loba. Cīši loba, jā. Kur arī? Tas ir tā kā būtu šitā te bukstiņu piespūts ir kaut kas tam līdz? Nē, tā ir grūbas. Grūbas? Arī sauc pancaks. Pagad, tu pancak, tu man pasaki. Bet tur ir grūba, kartupelis un... Nē, grūba zirņis, sīpoliņi, gaļiņa. Un gaļīte kaut kā. Jā, un sviestiņš vispār cīši dietiski. Cīši dietiski. Es vēl uzliku sviestiņu. Es vēl uzliku sviestiņu. Cīši dietiski. Es iešu ārā, mani kādās. Ir vairāk, jo iespējams ietekmi no darbas. Un kā jūs teicāt, viens nav garantija, ka nav atrāpusi tāda sievietības pārvalda. Tātad, ko jau es arī te runāju ārpusītē, kad neprotam sevi pārdot. Es saprotu, ka Latvijas ir interesants. Viņam vispār viņš neprot lielīties, viņš neprot neko, vai neprot, pat nevis neprot, nav pareizi, ir kauns. Nu kā es tā teikšu, kas man ir labs? Nu nē, tā nav, ir jāsaka, ir jāsaprot, kas mūsos ir labs,
Un ar kāpēc, kā es arī jums jautāju, kāpēc, lai es braucu, jums tur ir jāstāsta, cik jums viss ir forši labi. Protams, lai neaiziet pāri jau. Nepāršaut strīpu. Nepāršaut pār strīpu, jā. Vajag, jā, nu kam vēl kas interesē. Kas to skaita labu, arī tas ir atkarīgs. Vienmēram jūs skaitat, tas ir labi, a jūs pavisam pieticīgāk skaitat. Tad es pasaku tā, nemelojiet. Jā? Stāsta visu to, kas reāli ir, nemelojiet. Tas ir tas galvenais. Tālāk, ja ir aizņemts. Labāk nekā. Jā. Ja ir, kas arī latvietis, nu latvietis ir šausmīgs saurups pēc būtības, ja? Un sadarboties, nu viņš nu nekādi negrib. Bet jūs saprotat, ka to, ka ja jums ir aizņemts, nu iesakiet to kaimiņu, protams, ja viņš ir labs tas kaimiņš, ja? Tas nekādā gadījumā nebūs tas, kad redz, viņš nākamreiz brauks uz turieni. Nē, novērtēs to, ka super, man nebija nekur jābrauc un nekas nebija jāmeklē kā klientam, jo tas, kur es zvanīju, man ieteica te patās un bija baigi labi un forši ar ļoti retiem izņēmumiem, kad to dara, principā to nedara. Bet tātad vai nu pasaka, nē, paldies, man ir aizņemts, un tad es arī provocēju, kādreiz es saku, bet nu vai jums tur apkārtnē nav kaut kas, jo es tur tā kā vēlējos palikt? Nu, es nezinu. Jā, tad nenotiek operatīva klientu problēma risināšana. Atkal šie te, nu es nezinu, varbūt telefonu nezinu un tā tālāk. Man tas jājam dzirdziņš ir, ko jūs arī redzēsiet, mani mājās Milla, man suns Dalmācietis, un tad es parasti uzņēmējiem vienmēr jautāju, nu, ka tātad mēs būsim ar suni. Pirmkārt, vai drīkst un tā tālāk. Un tad ir, protams, atkal divas kategorijas. Ir, jā, forši, mēs brauciet, jo mums arī ir, jā, tie ir tie vieni. Un otri, kas sāk čīkstēt un pīkstēt. Bet tā vietā, lai tu risinātu, nu, ja tu negribi, ok, tās ir tavas tiesības negribēt. Bet, ja tev tas klients ir piezvanījis, nu, mēģina atrisināt to viņa problēmu, vai nu tad tu iesaki, kur tad ar to suni ņem, vai varbūt tu pats var izdomāt, kur var ņemt, jo par to mēs arī nedaudz runāsim par dzīvniekiem, jo ir tikai viena lieta, kāpēc ar dzīvniekiem var atteikt. Vai jūs zināt, kas tā ir par lietu? Citu nevienu atteikumu es nepieņemu. Arī no jebkāda racionālā viedokļa. Kāds ir viens iemesls, kāpēc var nepieņemt ar dzīvnieku? Alerģija. Jā, tā ir alerģija. Ja jums ir kaut kādi, nezinu, īpašā vai bērni vai vēl kaut kas, jā, kad tas ir vienīgais iemesls, jo neviens man nekād mūsdienās neiestāstīs spalvas, blusas un vēl kaut kas. Pirmām kārtām neviens Bobi, kas 10 gadus bijis pie būdas, nebrauks ar viņu ceļojumā. Nekad, neviens, jā? Nebrauks. Un otrām kārtām, tie ir maksātspējīgie klienti, es nesaku par sevi, es runāju vispār, jo runa par izstādēm. Jūs nevarat iedomāties, cik viņi var maksāt par izstādēm, jo viņiem tas ir ekskluzīvs pasākums, jo viņi brauc ar saviem kaķiem un suņiem, jā. Un otrām kārtām, spalvas pie mūsdienu tehnikas, jā, nu, alerģija, jā. Bez ierunām, jā, tas viss ir, tas ir tā. Bet es gribēju jautāt, bet kā ar to peldēšanos suņiem, piemēram, tur, kur cilvēki peldasies un izpeldēs, teiks, es neiešu tur peldēties. Jā, jums ir tātad. Vai nav atsevišķa vieta jāiedala? Vai nu ir atsevišķa vieta, tā ir viena lieta, jā, tātad drusku tālāk, jā. Vai nu, ja tā ir publiskā peldvieta, tad kategoriski ir aizliegts. Tā ir jūsu izvēle. Ja jūs uzskatāt, ka jūs varat arī, kā jūs uzskatāt par nepieciešamu. Ja jums ir klienti, kas brauc ar suņiem un maksā, jūs ņemat viņus. Ja jums tādu nav, tad jūs varat... Tev jāprasa papildus. Vai nu... Labs jautājums. Man vienmēr patīk šis te. Jā, mēs ņemam, bet ziniet, jums būs jāpiemaksā precīzi stāsts. Tas vienmēr lietas sauc vārtos. Viesnīca Latgalē Daugavpils. Tā jau peldvieta, kad... Latgalē Daugavpils viesnīca centrā. Kā sauc? Latgal, jā? Un viena viesumāja bija. Zvan pie mēs kā lektori. Vienmēr sakot, sanāca tā, kad es braucu ar visu ģimeni, 3 dienu ceļojumā pa Lietuvu, pēdējā dienā man jālas lekcija Daugavpilī. Protams, Mīlu ir līdzi. Es savai kolēģei Ligitē saku, Ligita organizē man naktsmītni, bet atceries, ka man ir Grēta līdzi. Un tagad, bet es saku, nevienam nesaki, kas es esmu. Vienkārši klients. Uz ko, protams, Daugavpils viesnīca atsaka, viņa pieprasīja 12 laftus toreiz klātu. Un es, bet, nu, Ligita ātri norganizēja visu, man paņēma viena cita viesnīca, neprasot neko papildus klāt. Un tagad, nu, man ir tā lekcija, viņi tad uzzina, kad es esmu lektori. Nē, lūdzu, nākat un guļat. Nu, tad es biju diezgan tāda, es teicu, pirmām kārtām,
Nē, tāpēc, kad es neko savādāk neesmu kā lektoru un kā klients parastēs. Un otrām kārtām, ja man tur uzreiz pateica, man ka Leo viesnīca bija, kas pateica man, kad jā, mēs uzreiz ņemam. Un otrkārt, un tad kādreiz bija nejauki, es teicu, un tagad man lūdzu pamatojiet, par ko tiek ņemti 12 lati. 2,5 morālais kaitējums, ok. Bet 12 par ko? Man sunim būs atsevišķa gulta. Man sunim būs atsevišķs ēdiens. Nu, kas būs par tiem 12 latiem? Tāpēc, tad, kad jūs ņemat, tas ir normāli, jums arī maksās. Bet tam ir jābūt ļoti, ļoti pamatotam, par ko jūs ņemat šo naudiņu. Par jebkuru dzīvnieku. Es, piemēram, ņemu telcietu no cilvēkiem, jā? Nu, tad vai viņi skaidri, piemēram, lielais un ar 2 atbrauc. Nu, jā, es saku, nu, pirmkārt, es saku tā, lai pa vaļam skraidīt arī ir jāpiesiet. Nē, noteikti nē. Ir jāpiesiet par savu dzīvnieku. Jā, es saku, vadāt jūs varat staigāt, bet tā, lai viņš atpār skraidīt. Tieši tā, tieši tā. Jā, nu. Nē, jebkuru, nu, es saku, nu, līdz, nu, savā laikā līdz 5, jā, tad to ir daudz runāts. Tas ir normāli, jo tomēr bišķiņ vairāk ir jāpatīra, par to nav divu domu, jā, tās spalvas tur varētu būt, jā, un mazums, nu, nezinu, vēl kaut ko viņš. Nu, un tie vēl izkārnība, bet es jā, nē, nu, tas viss ir jāatcerās. Tur arī jātieprasa pašiem laikam, lai viņi sakoptas izkārnības. Jo, bet atkal tie, ziniet, kas ir visnejaukākie? Ne jau mans lielais dalmācietis un arī ne kaukāzietis, kur viņam līdz. Ot šitie. Šitie ir tie, kas taisa vislielākos brīnumus. Jā, jo viņi taisa vislielākos brīnumus. Jo viņi nokārtojās parasti arī ne tur, kur vajag. Jo viņi pieraduši tad uz paladziņiem un vēl kaut ko. Bet redziet, par ko es stāstu? Kāpēc es vispār to aizsāku? Tad, kad jūs uzliekat jebkādu aizliegumu, padomājiet, kāpēc, kas aiz tā slēpjas, un ko jūs varat darīt, lai šo ne pārvērstu sev pa labi. Tātad, vai tas ir papildus ienākums, tie ir noteikumi kaut kādi, ja? Nevis, jo tajā pašā Daugavpils viesnīcā bija vienkārši nē. Pamatojam nē. Jā, es vēlreiz saku, alerģijas tur nav vispār domājams. Jā, īpaši, bet ārā tas tā kā nestrādātu, jā, tas ir viesumājās. Tad vēl, teiksim, ja ir atkal, nu, mazām mājām, varbūt ne, bet, teiksim, tur, kur notiek tās pašas izstādes, jā. Visu var pielāgot. Nu, noņemiet uz to brīdi, ja jums ir īpaši žalūzijas. Kaķiem, runa vairāk ir pa kaķiem. Nu, noņemiet tos aizskars. Ja jūs zināt, ka viņam puši maksā tie saimnieki, un viņi gatavi to darīt, jā. Nu, noņemiet tos aizskars. Ja paklājas ir, nu noņemiet to paklāju. Ja? Kaut gan es vēlreiz saku, ja ir runa patiešām par izstādes dzīvniekiem, tad viņi visi ļoti labi zina, ko viņi drīkst, ko viņi nedrīkst un nedodies, ja arī kāds kaut ko nejauši izdara. Es vēlreiz atkārtoju par izstādes dzīvniekiem. Viņi samaksās pat vispār pat nedomājot, jo viņi zina, ar ko tas risks ir, kas tas ir par risku. Labi, par dzīvnieku mums runāt jau daudz. Tālāk, vēl, lūdzu, tad, kad jūs paceļ, tad, kad jums zvana, vai arī tad, kad jūs zvaniet, jūs varat noteikt, vai cilvēks otrā pusē priecīgs, vai bēdīgs, vai varam un kā vēl. Un ļoti daudz, un tas gan bija vairāk Ventspilī. Jo acīm redzot, tur nostrādāja, nu mēs esam lieli, mēs esam vairāk Ventspils, jā. Šis te, man saka, kas traucēja. Jā. Varbūt pārslogotība. Nē. Ikdiena, ne? Nē, tur cita. Lūk, atkal tas, kā es saku, Latgale un Kurzeme un Ventspils. Jo, ko arī teica, lai jūs varbūt saprastu, no visiem uzņēmējiem tikai viens teica, kad patiesībā mums jau kā uzņēmējiem, kurš te bija viens, es neatceros, kurš te teica, jūs laikam par mārketingu runājāt, bišķīgi tu runājāt, ja? Ko teica Ventspils viens no uzņēmējiem, viņš teica, mums jau nav jādara vispār nekas. Mūsu vietā visu izdara pašvaldība. Mums tik jāklāj pultas. Sapratāt to ideju? Pasākumu šitā no viena līdz otram. Un viņiem ir klienti nepārtraukti. Pasākumi reti, kad ir vienas dienas. Lielie pasākumi. Un pārējie, saprotiet, jo tas jau ir pēc būtības Latvijas atkal viss, ko dara pašvaldība, ir slikti. Vispār viss, ko dara valsts, ir slikti, ja? Bet, lai nu ko var pārmest Ventspilī, tur pat tiešām domā par to, lai to turistu atvilktu, par to domā pašvaldība. Es nezinu, kā mazais Napoleons to panāk, bet viņš to panāk. Jo ļoti daudz, ko nevar darīt pašvaldība, ko dara viņš. Visu cieņu viņam. Goda vārds, visu cieņu. Jo tur
viņš tiešām nodrošina, es saku viņš, pašvaldība, ja, nodrošina to, lai tie viesi būtu, lai viņi tur dzīvotu, ēstu, gulētu, pirktu un to naudu tai Ventspilī atstātu. Un vai tam uzņēmējam tā naudiņa būtu. Un viens no vecajiem uzņēmējiem šā teica, man reklāmā nauda nav jāiegūda. Man tik jāklāt būtas. Viņi taču to Tīpaši peļņi, jā, tā vietējā nauda. Jā. Vietējais cilvēks, nopirka to naudu iemainiet, tak viņš viņu nevedīs projām. Arī, jā. Man tāds jautājums, jūs pieminējat to Ventspili bija, jā? Kā Ventspilī tātad 13. gadā 46 neatbildēja, 14. atbildēja, kas varētu būt arī, jūs iepazīstināt arī Lemberga kungu ar šo situāciju, un tu tātad tic, vai kas ir nostrādājis godam, jo mazinājies līdz 7, tas ir ļoti daudz mazinājies. Rēzaknē jūs minējat, ka tāda pati situācija. Vai vēlāk viņa mainījās, jūs pētījāt vai ne? Tas jau bija pagājušā gada vasara. Es tas nozīmē šo. Tas ir 14. gads. Jo e-pastus un telefons jau var pārbaudīt neatkarīgi no eksperta, jā. Vienkārši tas bija manu pienākumu sarakstā, jā, bet e-pasts un telefons var apraukāšana. Tā ir tur jau redzēsies, varbūt arī pašvaldību devums. Nē, ļoti pozitīvi, kas ir, es saku, gan, patiesībā, ko es arī nepabeidzu, mēs te runāt, ka lai šādu pētījumu veikt, pirmkārt, tas ir diezgan naudas ziņā, diezgan, jo es vēlreiz saku, katra māja ir jābraukā. Jūs jau braucāt, ja tikai šitos divus paņem, elementāri var jebkurš pārbaudīt, te jau liela līdzekļu nevajag. Nesapratu? Es saku, ja tikai telefonu pārbaudīt un internetu, tur jau naudas nevajag mums, jā. Braukāšana, un plus viss ir jāapkopo, tev jāiesniedz ir prezentācijas, viss te arī būs materiāli vēl. Tev ir jāiesniedz, tas ir pamatīgs darbs, un beigās ir lielais apkopojums semināri, un vienmēr gan, protams, ja pašvaldība pasūta arī vadītāji. Bija gan, es vēlreiz saku, pašvaldībā, gan Lembergs, gan Ošanieks un arī citi, gan arī bija Reizeknes novadu mērs bija. Un viņi, protams, ja viņi ir pasūta, viņi ir ieinteresēti, tātad kāpēc viņi to dara, jā, un šogad es zinu, ka arī Tukums tā kā darīs to pašu, jo tā, tu redzi to reālo situāciju, kā viņi ir. Un kas ir tas atkal tas pašākais, ka tie uzņēmēji, viņi arī paši paskatās uz sevi drusku no malas. Ja, kad kāds pasaka kaut ko. Varbūt vēl viens jautājums, kas varbūt uz kartu, jā, tā kā ir biedrības un viss, un viņi var arī ierosināt pašvaldībai. Cik vidēji izmaksā šāds tāds pētījums no jūsu puses? Labi, bet ir jāzina, ja es gribu kaut ko. Nē, viss ir kārtībā, tas ir normāli, maksā viss tik, cik maksā. Tātad, uz Ventspili es braucu 3 reizes, vēl bija 3, tā septembrī bija pēdējā reize. Ventspilī bija tā naudiņa maza. Plus mīnus, lai es zinātu, kādās robežās. 600 lati man bija. Tas nemaz nav tūkstošos, tas ir... Bet šeit bija 1200, bet tas bija visa 1200 eiro, bet tātad tur bija divreizēja braukšana no Lielvārda. Tur bija viss iekšā. Gulēšana, degviela un tas mans honorārs. Un plus tātad prezentācijas, konference klāt vēl 3. reize bija, trešā reize konference. Tā kā tā summa, ir tāda, ja pašvaldība var to budžetu, jo uz rokas kaut kādi, 500 eiro apmēram sanāk. Nē, es vispār kopumā, jo pašvaldībā jāmaksā, lai informētu pašvaldību, cik varētu aptuveni maksāt tāds pētījums, jo, ja uzņēmums... 1200 bija Reizeknes. Tā kā es varbūt atļaušos, tā kā mēs dosimies uz citu pasākumu, jā? Tāds jautājums, vai ir liela nozīme šiem kvalitātes zīmēm pretendējot uz Eiropas finansējumu? Ir, kur tas ir noteikts. Kur tas ir projektos noteikts jau, kur jau nāk šis projekts ar šo noteikumu. Ir tādi. Daudz nav, bet ir. Protams, kad ir. Un vai šādi te pētījumi, kā jūs te Ventspilī un Reizeknē, vai ir kaut kādi projekti, kuri piedāvā šāda veida pētījumus un kāda pašvaldība varētu pieteikties? Nē, jā? Nē, tā ir absolūti tāda katru turisma, šobrīd tas ir turisma informācijas centru iniciatīva. Jo kāpēc? Tāpēc, ka patiesībā nav instrumentu. Piedodiet, mīļi uzņēmēji, cik jau vēl ir palikuši, nav instrumentu, kā uzņēmēji kaut kādā veidā iedabūt, lai viņš strādātu varbūt savādāk, teiksim tā. Nav tāda instrumenta, jo es vēlreiz saku, tas ir brīvprātīgs process, ja? Un tad, kad tevi visu vienu lielā barā un norāda uz tām kļūdām, un tu atturēsi, iespējams, ka tas uz tevi neatiecās, bet tu atturēsi. Kaut gan, būsim atkal godīgi, gan tai pašā, Ventspilī gan bija vairāk tur, bet Reizeknē bija daļa tādu, kuri visi tie kreņķīgākie bija novadā, tie arī, protams, neatnāca.